Mēs bijām ekstrēmās bailēs vairākas nedēļas un pat mēneši, un tas bija arī viens no iemesliem, kāpēc es domāju, ka cena varētu virzīties uz augšu. Protams, tas bija viens no kādiem 10 indikatoriem, ko mēs skatāmies, bet jā, varam redzēt, ka beidzot esam ārā no šīm bailēm un esam neitrālajā stadijā, kas ir 49. Noteikti ir vēl brītiņš, kur augt, un mēs vēl neesam alkatībā. Tas arī varbūt ir galvenais iemesls, kāpēc es domāju, ka mēs varam pakāpties vēl, un arī grafiks mums rāda, ka mēs to varētu arī izdarīt. Bet, protams, kad iet longā, zinot to, ka kaut kādā brīdī visticamāk būs šī korekcija, būtu ļoti, ļoti muļķīgi. Mēs esam salikuši limit orderus noteiktos punktos, kur tad mēs potenciāli iesim šajos šortos, un mēs tātad arī šīs vietas gaidām. Vēl viena lieta, jūs zinat, ka noteikti varbūt kāds arī nezin, ka parasti notiek kaut kāds kāpums vai kritums, ko mēs varam vēl skatīties, ir šis volume, jeb šis apgrozījums. Un redzam visu šo kustību uz augšu, nu jau šos vairākus mēnešus, mēs varam pamanīt to, ka volums krīt. Ko tas nozīmē? Traderi šo nav kustību apstiprinājuši, un visticamāk, ka mēs varētu, kā jau minēju, no šīs zaļās kastes kaut kur redzēt šo potenciālo korekciju. Kas būtu tās zonas, kas būtu jāskatās?